laiks mums sākt mūsu kārtējo apvienā galda diskusiju. Man ir liels prieks, ka šī ir trešā diskusija, ko mēs esam organizējuši kā Raima Astmāzijas fonds. Un vēl lielāks prieks man ir par to, ka šajā diskusijā ar šo reizi ir iesaistījies arī mūsu sadarbības partners Friedricha Eberta fonds. Un mums ir klāt arī fonda direktors Baltijas valstīs Buncekungs. Un šīs dienas tēma ir, protams, kas gan cits, ja ne referendums un sekas pēc referenduma. Ko mēs varam darīt, vai mēs varam izlīgt, vai ir iespējams Latvijā tomēr dzīvot saticībā un kaut kādā veidā arī domāt par valsts attīstību un nākotni. Un vai valsts ir sapratusi, vai valdošā koalīcija, vai politiķi, teiksim, vispārīgākā veidā ir sapratuši šī referenduma nozīmi un sekas. Jo, kā mēs zinām, ļoti daudz viedokļi ir publicēti gan publiskajā telpā tieši ar tādu domu, ka katrs ir kaut kādā veidā uzvarējis. Gan ir kā krievvalodīgie, kas ierosināja šo referendumu, gan arī latvieši, kas ir stingri pateikuši nē otrai valsts valodai, bet vai vispār šādā referendumā un šādā situācijā ir uzvarētāji. Tas ir šis jautājums, kur mums šodien arī par savu viedokli un savus domas paudīs uzaicinātais mūsu referents profesors Juris Rozenvalds, bet pirms tam es gribētu dot vārdu mūsu sadarbības partnerim un Friedricha Eberta fonda vadītājiem Hermanim Buchstungam. Unfortunately, I don't speak Latin. Fortunately, I understand Russian. Since this is a very, very touchy question, I'm escaping to English. Well, let me touch upon three short, very briefly, touch upon three short issues. Each of these issues could fill a whole afternoon of talking. Ļaujiet man pievērsties tikai trim svarīgākajiem jautājumiem, un mēs katru no viņiem iespējams piepildīt veselas pēcpusdienas sesiju. Number one, I would like to let you know a little bit about the Friedrich Ebert Stiftung. This has something to do also with this country. Pirmkārt, es vēlētos pastāstīt par mūsu fondu, ko mēs darām šajā valstī. Secondly, I would like to refer to the referendum because since I'm living till more than 20 years in Brussels, which is, as you know, the capital of Belgium, I know a little bit about language and struggle. Un nākamais punkts, ko es gribēju pievērsties, ir tieši referenduma jautājums. Vairāk kā 20 gadus ir dzīvojis Briselē, un kā jūs jau zināt, Brisele, Beļģijas galvaspilsēta, ir ļoti daudz pievēršies tieši šiem vairāk valodu jautājumiem. And if I don't forget, which might be happening, I would like to touch upon the question of the perspectives of the cooperation in the future with our new partner. Visbeidzot, es vēlētos pievērsties mūsu sadarbības izredzēm, sadarbībai ar mūsu partneri. So with your permission, I start with number one, the Friedrich Ebert Stiftung. Un ar jūsu atļauju, es sākšu ar pirmo daļu, proti ar Eberta fondu. We are a private organization Mēs esam privāta organizācija, that is linked to a political mainstream, which is important to know. un mūsu organizācija ir saistīta ar, ja tā var teikt, vadošo politikas pārstāvniecību. Because we have a number of political mainstreams in Germany, like the Christian Democrats, like Social Democrats, like the Greens, like the Liberals, and the smallest, the former Communist Party of the GDR, today Die Linke. Un mums ir vairākas svarīgākās partijas Vācijā. Tā ir kristīgie demokrāti, sociāli demokrāti, zaļie, liberāli, un es pārstāvu vienu no šiem spēkiem. And since the German nation, the Germans themselves, each German, of the past has made a lot of very bad experience with its own politicians, the Germans decided to change this situation. I would like to remind you on the Second World War, on the First World War, on the Nazi period, on the crimes committed to the Jews and to other people, and so on.
vāciešiem un katram vācietim atsevišķi ir diezgan bēgīga pieredze saistībā ar politiķiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un tikai atcerēties dažus no šiem faktiem, tā ir, protams, jūs to visi zināt, tas Otrais pasaules karš, tas ir nacismu periods. As a result of a long discussion within the German society, in particular the West German society before the fall of the wall, the result was that we have to teach our young adults, that we have to teach our adults, that we have to teach ourselves how those are that have left the school in political issues and historical issues. Un šīs diskusijas rezultātā īpaši Vācijas rietumu daļā tika pieņemts lēmums, ka ir nepieciešams apmācīt jauniešus, kas beidz skolas un apmācīt viņus politiskās zinībās. And since this is a pluralistic approach, because everybody who has a political mandate, or let's say each party groupings that has a political mandate, should have the chance to express its view. Un šī ir savā ziņā ļoti pluralistiska situācija, jo katrā no galvenajām politiskajām partijām ir savas atšķirīgas viedokļas, un visām viņām jābūt iespēja izteikt sevi. So the German parliament, our democratic institution, founded the system of political foundations that are financed by the taxpayers' money, which is a unique experiment. Un Vācijas parlaments pieņem tādu lēmumu. Viņi dibināja fondu sistēmu, un šos fondu sistēmas finansē Vācijas nodokļu maksātāji. We are only controlled by the state control of German government. Un vienīgais, kas mūs kontrolē, tās ir Vācijas valsts nodokļu instrukcijas. All the foundations follow the same aim. All the foundations follow the same aim. That means they try to foster democratic societies. They try to support the protection of human rights, and they have their specialities, and the speciality of the German Friedrich-Ebert-Stiftung, the Social Democratic Friedrich-Ebert-Stiftung is, of course, social justice and human dignity, of course. Un visiem šiem fondiem ir līdzīgi mērķi, viņi vēlās sasniegt un panākt to, lai sabiedrība kļūtu demokrātiskāk, lai taču katram no šiem fondiem viņiem arī savu specializāciju. Tā, piemēram, mūsu fonda specializācija ir sociālo jautājumu risināšana un arī jautājumi, kas saistīti ar cilvēku tiesībām. So to summarize, because I don't want to extend my lecture about the foundations too much because it's not the issue of the afternoon, to summarize, I would say we are private motors of fostering democratic society in Germany. Un pavisam īsi, es nevēlos aizņemt pārāk daudz jūsu laiku, es tikai vēlos pateikt to, ka mūsu fonds ir mūsu mērķis ir veicināt demokrātiskas sabiedrības izveidošanos Vācijā. But since we are a member of the European Union, and since we are internationally involved in the United Nations and in other international organizations, we have got also an international responsibility. Taču tā kā mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, mēs darbojamies arī dažādās starptautiskās organizācijās, kā apvienotās nācijas, kā arī dažādās citās organizācijās. Mums arī starptautiski pienākumi un saistības. And this international responsibility brings us, for instance, also to Riga, but also to Tallinn, and to Vilnius, and to Moscow, and to Warsaw, and to Budapest, and to Athens, and to Moscow, and to Shanghai, and so on. Around the world, we have got 19 different offices. Un tieši šīs starptautiskie pienākumi un starptautiskās saistības ir atraduši mūs uz Rīgu. Tieši tāpatās tie ir atraduši mūs arī uz Rīgu, uz Tallinu, uz Varšavu, uz Maskavu, uz Atēnām, uz Budapestu un 90 citām dažādām vietām pasaulē. In other words, we have also an international obligation, and then we try to fulfill also here and elsewhere. Un tās ir tieši šīs starptautiskās saistības, ko mēs vēlamies sasniegt arī šeit un arī citās vietās. We are no priests, we are no missionaries, we are no pastors. We are partners of our partners. We just found a new partner, the Rheinis and the Spasias Fund. Mēs neesam priesteri
mēs neesam visu zinoši, taču mēs esam partneri. Un šeit es vēlējos teikt, ka mēs esam atraduši jaunu partneri. Ja nemaldos, tad bija runa par Raini Nasklāzības fondu. We don't know the solutions. We don't know your solution of your problems. We don't know other solutions in wherever country, South Africa, Chile, or China. But since we have found partners that would like to solve problems of their own country, we have the mandate to support them. Un mēs nezinām risinājumus visās valstīs. Mēs nezinām risinājumu, kāds labākais risinājums Latvijā, kāds labākais risinājums Āfrikā, Ķīnā vai, piemēram, Čīlē. Taču tas, ko mēs zinām, ka mums ir partneri, kuriem ir ko piedāvāt, un viņiem ir zināšanas.